Nu, ko sveicināt visiem šajā te foršajā mūsu tikšanās reizē. Šis ir pilnīgi netipisks pasākums priekš mūsu kopienas un tā tālāk, ja? Bet kas no šī visa var izrietēt, varbūt kaut kas fantastisks, un tāpēc laipni lūgti, es nezinu pat kā šo nosaukt, prezentāciju, seminārs, webinārs un tā tālāk. Svarīgākais, kas jums jāsaprota un kāpēc mēs šeit tiekamies Kriptomānijā, tāpēc, kad pat tik ilgi, cik mēs atturējāmies un negribējām neko par tradingu un ap tradingu stāstīt un rādīt un darboties, kā saka, pateicoties tieši jums, mūsu superīgajai auditorijai, mūsu superīgajiem cilvēkiem, kas ir daļa no tā visa, ko mēs pēdējos 6 gadus darām. Tātad mēs tomēr esam izvēlējušies spērt šo te soli. Nav gluži tā, ka mēs to neesam darījuši. 20 gadu pieredze vairāk man ir šajā te trading pasākumā pasaulē un tā tālāk, bet tas viss vienmēr bijis noticis kaut kur tur ārpus latviski runājušās auditorijas. Vairāk iemeslu pēc, bet neiedziļināsimies bedīgajā, iedziļināsimies pozitīvajā. Tad šodien, kā uzsākt treidot bez zināšanām, bez pieredzes un pat svarīgākais, tātad bez bailēm, jo tas ir tas, kas faktiski mūs vienmēr attur visu to, visi tie kukaiņi, kas notiek mūsu galvā. Ja, tā saucot. Paliec ar mani, noskaties šo te līdz galam, lai saņemtu visus tos labos bonusus, kurus mēs tā kā piedāvājam un noskaidrotu, kā tu vari gūt labumu jau šodien. Un pat svarīgākais, tūlīt pateikšu, kas ir pats svarīgākais. Ja? Bet tātad tas, ko mēs šodien kopā darīsim, noskaidrosim, kas un kā strādā šādā te jaunā konceptā, kas saucās pelni, kamēr mācies koncepts. Tātad vairāk vai maz atruna par to, ka, protams, šī prezentācija nav paredzēta nekādiem ieteikumiem, tikai izglītojošiem nolūkiem. Šeit sniegtā informācija nevar drīkst uzskatīta par finanšu konsultāciju vai jebkādu ieguldījumu ieteikumu. Mēs to nedarīsim tāpat. Finanšu instrumentu tirdzniecība, jā, ir saistīta ar augstu risku, tāpat kā dzīvošana. Vienmēr iegulda atbildīgi tikai tik daudz, cik vari atļauties. Šeit rakstīts arī zaudēt, bet ne jau tāpēc, ka gribam mēs zaudēt, esam šeit, vai ne? Un šis ir tas pats svarīgākais, lai uzreiz mēs noņemtu, teiksim, visas tos tavas aizsarga reakcijas no šī te pasākuma. Ja? Tātad man nav tev ko pārdot, mēs tev neko nepārdosim, neko netirgosim šajā te webinārā un ne webināra beigās. Un vispār šī koncepta ietveros, šis ir unikāls koncepts, kurš prasīja no manis diezgan daudz laika, enerģijas un arī investīcijas, lai visu salikt kopā tādā izskarā, kā tas tiek šeit prezentēts. Un, kā redzi, bez liela buma mēs to sākam iestartējam no sākuma mazliet šeit mūsu uzticīgajai auditorijai, kas nozīmē nekāda plaša reklāma par šo pasākumu netiek, kā saka, veicināta un vēstīta. Par ko tad šis ir? Šis ir par to 10. veidu, kā pelnīt no finanšu instrumentiem, jo mūsu kriptomānijas kopienā mēs runājam par ko? Mēs runājam par visu, kas ir līdz tradingam. Tātad pirmie soļi, kā iestartēt, kā sākt ar kripto un tā tālāk. Bet tradings neaprobežojas tikai ar kripto tirgu. Tradings ir daudz plašāki instrumenti pieejami, un mēs arī fokusējamies uz daudz lielākiem, plašākiem tirgiem kā kripto. Ja tiks vēl nezinu, kripto nemazām vēl nav tik liels, lai gan viņš augstrauj, bet nav vēl tik liels. Un ir daudzi citi instrumenti, kur ir daudz paredzamāk priekš tradinga un investēšanas kopumā. Tāpēc noskaties šo līdz beigām, lai tu saprastu, par ko šeit ir stāsts un kā tu vari gūt labumu, izmantojot to, par ko mēs šeit runājam. Par ko šis ir? Šis ir par jums, protams. Protams, mīļie skatītāji, klausītāji, kopienas dalībnieki, tātad mūsu kriptomānijas kopiena izaugusi, ja mēs ņemam visus kanālus kopā, vairāk kā 10 000 dalībnieku. Tas nozīmē, ka latviski runājuša auditorija arī grib apgūt finanšu tirgus, un mēs esam tikai gandarīti un priecīgi par to. Un mūsu lielākajā Facebook grupā, kas ir kriptomānija, mēs uzdevām arī šos te jautājumus, un citās vietās un dažādos čērsgriezumos mēs esam skatījušies, veikuši dažādas aptaujas, ko īsti tad jūs vēlaties, un kā redzat, šeit 96% no jums vēlās nodarboties ar tirdzniecību. Un es zinu, kāpēc tas ir. Tāpēc, kad ja jūs iet jebkurā sociālajā tīklā, tur nesaukšu pat vārdu šo sociālās mēdīs, ja, tur visi ir veiksmīgi, tur visi uzvar, tur visi ir tā kā superstāri. Tev nekas nav jāzina, tu spied podziņas, zaļo sarkano, jā, un tu vienmēr vinnē. Un rodās šī falšā ilūzija par to, ka tas viss ir tik viegli un tā tālāk. Viena atklāsme, pirms mēs ejam tālāk, tad jums ir jāzina, ka tirgu ir tikai 2 spēlētāji, ir pircēji un pārdevēji. Jautājums ir,
kura naudu tātad savāc. Ja? Tas ir tā, kā šis darbs, šī profesija, šis hobijs var strādāt arī jūsu labā, ja jūs zinat, kurā pusē jūs gribat būt. Un tik vienkārši tas arī, teiksim, ir nodefinēts. Tāpēc, pateicoties jums, tātad jūs pamanāt, ka kaut kur riņķī šeit apkārt ir jauns brandings, tātad all this trading. Jā, šis pasākums nav latviešu valodā. Tā ir mūsu kopdarbs ar mūsu Baltijas komandu, ar komandu no Dubajas, ja mēs esam salikuši kopā šo konceptu un sākam veidot šo jauno all this trading kopienu. Par veiksmi vai neveiksmi esmu izvēlēts par šīs kopienas tā kā runas vīru, jā, un tātad, ja gribat dzirdēt mani runājam manā suprīgajā laustajā angļu valodā, tad all this trading ir tas, kur tas viss notiks. Savukārt tiem, kuri nesaprot angliski, nestraucieties, jā, mēs, protams, daļu materiālu, daļu kaut kādu šīs te apmācības, ko mēs veicam un skaidrošu šos pasākumus, visas pārējās lietas, ja, vadīsim arī latviskajai auditorijai, jo kāpēc gan ne? Ja 96% no jums šo te vēlās, tad mēs esam tikai šeit, lai dotu to, ko jūs vēlaties. Tā kā tā, ja mēs runājam par to, ko jūs jau sākat tik pa laikam redzēt, tā kā arī mūsu aktīvajā kriptomājas kopienā, jā, jūs redzat šos te rezultātus, jā, šie ir rezultāti no mūsu kopienas, uzreiz pabrīdināšu, tie nav pirmās dienas rezultāti, tie nav rezultāti, ko jūs sasniegsiet rīt, bet tie rezultāti, kas varbūt var kādu motivēt, sākt apgūt soli pa solim dziļāk un pie mums šī te koncepta, ko mēs esam salikuši kopā, mācies, pelni, kamēr tu mācies, ja, jums ir iespēja sākt pelnīt faktiski jau no pirmās dienas, un es izstāstīšu, kā tas vispār izskatās. Ja. Un, protams, neesiet aizmigloti par šīm te lielajām summām, ko jūs šeit redzat, un šīm lielajām uzvarām. Ja. Ja, šie ir mūsu, kā saka, dalībnieki mūsu grupā, All This Trading grupā, ja, bet tai pašā laikā atcerieties, ka viņiem jau ir nedaudz vai daudz pieredzes, ja, lai kaut ko tādu arī darītu un sasniegt un varētu veiksmīgi darboties. Ja. Ja jums ir pareizais virziens, pareizā stratēģija un ir kā šo te, kā saka, verificēt šo te stratēģiju, tad viss var notikt. Ja. Tāds ir šis te plāns. Tātad tas ir tādam ieskrējienam, mēģinu salikt šo konceptu kopā. Šis ir pavisam svaigs, vismaz šeit latviskajā kopienā, pavisam svaigs pasākums, līdz ar to mēģinu atrast pareizos vārdus, kā vienmēr mans mērķis ir izskaidrot šo vienkāršiem, saprotamiem, kā saka, terminiem, ka pat 4. klases skolnieks varētu saprast, ja, bet tai pašā laikā šīs tikšanās tika izveidota ar domu, ka tu esi iesācies. Nav svarīgi, tu esi mēģinājis, tu esi kaut ko jau pats apguvis, ja, tas ir forši, tas viss ir forši, bet ja tev vēl nav rezultāti, tad, principā, tu joprojām esi tajā iesācēju katliņā liekams, ja. Un ko mēs šodien šeit noskaidrosim, tad vairākas lietas un virzīsimies ātri diezgan strauji priekš, tad kas ir nepieciešams, lai tu sāktu tirgot, tad tehniskās lietas, kādas mums ir vajadzīgas, tad parunāsim mazliet par brokeriem un platformām, kuras ir iesaistītas un kā tās visas saslēdzās kopā, lai tev rodās šis, teiksim, bilde kopējā, lai tu saprastu, kā tas viss strādā. Ja? Tālāk ir, kā izmantot dažādas analīzes rīkus, ko mēs paši izmantojam, tāpatām arī par platformām un brokeriem, un pats svarīgākais, ja, kā mēs varam tev palīdzēt ar atbalstu, materiāliem un pelni, kamēr mācies konceptu. Un mērķis ir pavisam vienkārši tātad šīs mūsu tikšanās beigā, lai tev būtu skaidrs plāns, kā sākt, kur meklēt uzticami palīdzību. Ja? Tā kā tas ir tas, kāpēc mēs šo te vispār radām, vispār izveidojam, un uz ko mēs tā kā kopā arī ejam ar jums vai bez jums. Un es saku, varbūt tradings atkal nav visiem, bet 96%, tad, ja jūs krītat tajos 4%, tad baudiet savu dienu un vienkārši nav vērtāk arī nemazām skatīties. Tomēr, ja tev interesē, tad parunāsim par to, ar ko tas viss sākās. Daudzi saprot, ka, lai es sāktu kaut ko darīt, kaut kur tirgoties, man ir nepieciešama kaut kāda veida platforma. Un redziet, te ir tā interesantā lieta, ja mūsu trading kaut kāda asociācija asociējās ar kaut kādām Hollywoods filmām, kur jūs redzat, kur daudzi vīri un dāmas uzvalkos, sapulcējās lielā telpā, un tad noskan lielais zvans, un viņi sāk bļaut un zvanīt, un izkliek dažādas komandas un tā tālāk. Tas viss ir forši, jo tas viss ir joprojām filmās redzams. Tā bija dzīve pagātnē, es varētu pat vistimā nodefinēt to kā jau alus laikmetu. Ja. Šodien viss ir krietni vienkāršāk. Šodien mēs sēžam šeit pie saviem, kā saka, datoriem, atveram datoru ekrānu un burtiski viena klikšķa attālumā ir mūsu uzvara vai zauda tātad šajā te tirgu, ko mēs varam darīt. Un pirmais tas viss sākās tātad ar brokeri.
Brokeris, kas tad tas ir? Tas ir tilts starp finanšu tirgiem, visas tās darbības, ko tu redzi filmās, kur viņi tur piezvana kādam, un tad tas kaut ko tur saka pēc, pārdod un vēl tur kaut ko, un tad tas zvana vēl tur kādam un tā tālāk. Tas viss notiek aiz ekrāna. Mūsu gadījumā tātad mums ir izveidota platforma, un visas tās pārējās darbības notiek tur aiz ekrāna, un viss šodien ir krietni vieglāk, līdz ar to samazinot, kā saka, sarežģīto ieeju finanšu pasaulē. Ja? Tas ir tas, kas ir forši, ka tādi brokeri ir. Nu, principā, es brokerus iedalītu tādās divās lielās kategorijās, to ir ļoti daudz. Es domāju, brokeri ir ļoti daudz, bet es iedalītu viņus divās kategorijās. Viena ir uzticami, un otra ir tā kā, neusticami. Ja? Līdz ar to, kas ir brokeris, tad tas ir uzņēmums, kas mums sniedz piekļuvi tirzniecības platformai. Principā brokeris būtu tā kā jūsu nosacītais bankas konts, kurā mēs ieliekam finanšu savus līdzekļus, kurus mēs caur platformu pēc tam pavairojam, labākajā gadījumā, ja? Un tad no šī brokera mēs varam izskaidīt naudu ārā. Nu, sarežģītākā valodā tas izskatās, tātad brokeris izpilda orderi, tātad, ja viņi piedāvājam, labi brokeri piedāvā dažādus instrumentus, tas ir forex, zelts, kripto un daudz cits tātad finanšu instrumentu, ko mēs varam tirgoties. Viss forši, ja, viss ir forši. Kam pievērst uzmanību, tad šeit ir tā sadaļa, kuras tā kā ļoti gribētu lielu uzsvaru likt, tad ņemot vērā, kad mēs jau nodarbojamies ar tirzniecību, kas jau ir riskanti, ja, tad pēdējais, par ko mēs vēl gribētu uztraukties, ir par to, kur mēs esam ieguldījuši, kurā platformā mēs esam ieguldījuši savu naudu un vai tas ir droši. Ja. Un pretēji kripto tirgam, kripto biržām, kuras tikai tagad sāk tikt, kā saka, regulētas, šis tirgus ir sen jau regulēts, līdz ar to mēs izvēlamies brokeri tajā jurisdikcijā, kurā mēs dzīvojam, tajā reģionā, kurā mēs dzīvojam, kurš ir licencēts no attiecīgajām finanšu iestādēm, un, ja nu gadījumā kaut kas ar viņu notiek, tad mēs esam aizsargāti ar likumu un varam atgūt savus līdzekļus. Tas ir, teiksim, tāds vienkāršs skaidrojums, kāpēc tas ir vajadzīgs. Nākamā lieta tad ir komisijas un spredi, protams, tieši tāpatām kā kripto lauciņā biržas rodās kā sēnes pēc lietus. Kāpēc? Tāpēc, kad vieglākais bizness ir nokopēt to, kas jau strādā, un, protams, biržas, tieši tāpat kā bankas, savu lielāko peļņu gūst tieši no mūsu transakcijām, tātad komisijas maksām, apkalpošām maksām un tā tālāk. Šeit nav nekas savādāks. Brokeri tieši tāpatām pelna komisijas un spredi. Spredi tā ir tā starpība, starp ko jūs patiesībā izpildat savus pirkšanas un pārdevumus reālajā laikā. Ja? Un tāpēc ir svarīgi atrast labākos, izvērtēt labākos un izvēlēties labākos, lai tie nesamazinātu jūsu peļņu, kad jūs to esat guvuši. Ja? Vēl viena lieta, kas ir būtiski, protams, minimālais depozīts, un, protams, par to mēs bišķiņ parunāsim, par naudu bišķiņ parunāsim tūlīņās uz priekšu. Ja? Sviras iespējas, tas nozīmē to, ka vai jūs varat ar mazāku summu izmantot lielāku summu tirgu, tādā veidā straujāk gūstot peļņu. Ja? Ko piedāvā brokeris, kas ir ļoti būtiski. Nākamā svarīgākā lieta, protams, ir naudas iemaksu un izmaksas metode, cik ātri var izņemt peļņu. Mums šeit no kriptomāniem, protams, interesē, kas kripto iekšā, kripto ārā, bet tā pašā laikā, kad mēs esam tirgu, ka mēs varam tirgoties ar jebko, tātad ar ASV dolāru, zeltu, jebko citu, ja, un pēc tam, kad mēs gribam naudu izņemt, mēs varam izņemt arī kripto. Bet tie, kas nav kripto, ja, jums tātad ir iespējas atkal visādas standarta versijas bankas konts, kartes un visas pārējās lietas, tāpēc tas arī ir tā kā būtisks brīdis, un klientu atbalsts, cik ātri reaģē un kādā valodā tātad viņi ar mums komunicē. Ja, tās ir tādas svarīgas lietas par šo te brokeri. Dziļāk neiesim, es ceru, ka jums radās kaut kāds priekšstats par to, kas ir tā kā pamatā. Vajadzīgs viena labā lieta visiem jums, kas šo te skarās. Tad bonus ir tāds, ka mēs, protams, padalīsimies ar tiem brokeriem, kuriem mēs uzticamies. Un vairāk kā 20 gadus, kā jau minēju, ir pieredze šajā te lauciņā. Esmu izēdis pūdu sāls, uzkāpjot uz dažādiem grābekļiem, tāpēc šobrīd mēs sadarbojamies tikai ar elites, kā saka, labākajiem brokeriem visos šajos te virzienos. Ja? Un ņemat lūdzu to vērā, ka pēc šī te webināra noklausīšanās jūs varat saņemt šo te prezentāciju PDF formātā, vienkārši atsūtiet mums ziņu, un mēs jums aizsūtīsim ar visiem vajadzīgiem saīsinātiem slaidiem un aprakstiem un visām pārējām lietām, ko mēs šeit šodien apspriežam. Ja? Tāpēc piefiksējiet šo faktu, ka tāds ir. Tas jums bonusā visiem tiem, kas ir noskatījušies tik tālu un noskatīsies līdz beigām.
Tirzniecības platforma ir nākamais. Tad mums ir brokers, tad mums ir jāsavieno šis brokers ar tirzniecības platformu. Tad gan pirmais, gan otrais ir bez maksas. Tad jūs varat izveidot kontu gan tur, gan šeit pilnībā bez maksas. Tad tirzniecības platforma ir principā tā vietne, kur tajās filmās mēs zvanījām un pateicām, gribam nopirkt tur tik un tik akcijas vai pārdot tik un tik tur kaut kas, teiksim zeltu vai kafijas pupiņas. Šajā gadījumā mums tas nav vairs jādara. Mēs atveram savu tirzniecības platformu. Divas populārākās, tātad ir MetaTrader 4, MetaTrader 5, ir arī citas, bet šīs ir tā kā super populāras, jebkurš traderis viņas zinās. Pats esmu uz viņām vienmēr tirgojis, sācis, protams, ar MT4, kas ir klasiska iesācējiem, vienkārši pārskatām ļoti populāra platforma, īpaši piemērot Forex un zelta tirzniecībai, darbojas principā uz jebkuras arī vājāka rakstura ierīcēm. Šodien vairāk vai mazāk lielākā daļa no mums traderiem ir pārgājuši jau uz jaunāku versiju, kas ir MT5. Tā ir uzlabota versija, ātrāku izpildi un dažādām citām papildus iespējām, plus arī plašāku teiksim, finanšu instrumentu skaitu, tā skaitā akcijas, indeks, kriptovalūtas un citas interesantas lietas. Abas šīs platformas veids darījums reālajā laikā, tātad šobrīd uz sitienu, kad tirgus ir vaļā, un atcerieties, kad kriptotirgus tikai tirgojās 24/7, citiem tirgiem ir reāls darba laiks, un kāpēc man patīk startēt citos tirgos, tāpēc, ka mēs tomēr esam cilvēki, manā gadījumā esmu diezgan jau sens ar ģimeni un visām lietām, tas nozīmē, ka gribās arī kaut kādu, teiksim, brīvdienu, tad svētdien tirgus ir ciet, un viss kārtībā, man nav jāuztraucos, ka es palaidīšu garām kādu fantastisko iespēju. Kripto vienmēr ir savādāk, tev vienmēr liekas, ka tev vienmēr vajag turēt acu priekšā, ka tik kaut kas nepaslīd garām. Lūk, tādā veidā. MT4, ja godīgi, ir pirmo reizi, kad jūs viņu leju pielādējat savā datorā vai telefonā un atverat, ir tāda sajūta, ka jūs esat atgriezušies atpakaļ 90-tajos, kāpēc? Tāpēc, ka lai cik nosacīti modernas tehnoloģijas šodien ir, un mēs varam veikt fantastiskākās lietas, tad tirgoties online, šīs platformas izskatās kā no 90-tajiem. Protams, veicot dažus iestatījumu izmaiņas, samainot kādas krāsas un vēl kaut kādas lietas, tas jau sāk izskatīties daudz modernāk, bet pirmajā reizē ir dažreiz tā, ka cilvēki leju pielādē platformu un tad zvana vai raksta mums un saka, hei, klausies, man liekas, es kaut kādu 90. gadu versiju esmu ielādējis. Nesatraucieties, ja tā ir. Tāpēc tāds fakts īstenībā arī ir populārs noticis un ar to arī viss ir kārtībā. Lūk, tik daudz tātad par tirzniecības platformām, tad divas lietas jūs sapratāt tik tālu. Tad pirmkārtām, es ceru, ka tas ir foršs šīs lietas. Pirmkārtām tātad ir brokers, tad ir tirzniecības platforma. Un nākamais, protams, ir tātad nepieciešamais tirzniecības kapitāls. Šis ir tāds kutelīgs jautājums, ko parasti man patīk runāt par naudu, bet ir cilvēki, kas tā kā uzreiz tagad par naudu. Un atcerieties, es jums sākumā teicu, mēs jums neko nepārdosim, mēs jums neko netirgosim, un mēs arī neprasīsim jums nekur mums sūtīt naudu, jebkurā brīdī visu šī koncepta ietvaros. Kas ir interesantākais, tad runājot par naudu, salīdzināšu tikai divas lietas, tātad kripto un citi finanšu tirgi. Kāpēc? Tāpēc, ka kripto ar visu to vēl neregulēto tirgu, ar visu to, ka tu vari palikt daudz maz anonīms, ja tu izmanto decentralizētās biržas un tā tālāk, ieejas slieksnis ir ļoti zems. Principā, jebkurš cilvēks, kurš māk rīkoties ar datoru, kaut vai viņam, tur ir 8 gadi, un viņam ir, tur tēva karte, tad viņš var sākt kaut ko darīt, un neviens par to nezinās. Šajā gadījumā šeit finanšu tirgos jums jāņem vērā, kad, lai reģistrētos pie brokera, lai atvērtu kontu, jums ir jābūt 18 gadiem. Un apiet vienīgā iespēja, tas ir jūsu vecāki ir izveidojuši šo te. Otras galējības nav ierobežojums uz, vai jums ir 97, kā manai vecmāmiņai vai vēl kādam citam, tad nav svarīgi, jūs varat joprojām tirgoties. Bet mūsu koncepta pamatā ir tieši tāds, arī tas pamats ir, tātad, lai jebkurš cilvēks, kurš grib, var uzsākt. Ar cik lielu sākuma kapitālu vajag sākt, es melošu, ja es teikšu, ka jums vajag naudu vispār, lai jūs sākt. Jūs faktiski īstenībā varat sākt pilnībā bez naudas. Tas nozīmē, jūs varat sākt nodarboties to saucījumu paper trading, kas ir tā kā ar demo kontu tirzniecību. Jebkurš brokers, normāls brokers piedāvās jums demo kontu, tur jūs varat to summu visu laiku papildināt, ja jūs laužat tālāk. Bet es uzreiz godīgi pateikšu, ka es negribu strādāt kopā ar cilvēkiem, kuri izmanto demo kontus, izņemot, protams, varbūt viņās veicot tur pirmos soļus, kaut kādus tur apskaroties, kur kādas pogas jāspiež, un kā izvietot kaut
kaut kādas trades un tā tālāk. Ja? Kāpēc? Es ļoti labi zinu, kas notiek tālāk. Tad jūs tirgojaties, piemēram, demo kontā ar 100 000, un tad jūs atverat savu trading kontu ar, nezinu, $25 un domājat, ka jūs tuņās kļūsiet super bagāts. Nē, tā nenotiek. Tas ir alošanās, tas ir tas, ko sociālai tīkli melo, tas ir tas, kur nauda krīt no gaisa, kā saka, šajos tirgos viņi no gaisa īstenībā nekrīt. Ja jūs nezināt, ko jūs darat, jūs principā varat pazaudēt visu, kas jums ir. Ja? Tāpēc šajā gadījumā minimāli nopietnākā pieeja būtu, ja jums ir kapitāls, trading kapitāls $500, ko ieskaitīt tātad savā brokeru kontā, tas būtu tāds labs starts. Kāpēc tas ir labs starts? Tātad jūs varat sākt pieturēties jau kaut kādai primitīvai pamatstratēģijai, tirgoties ne vairāk kā ar 1 līdz 2%. Un kāpēc ir nepieciešams tātad šī lielākā summa? Tāpēc, ka brokerim ir nepieciešams nodrošinājums gadījumā, ja jūs izdarīsiet kaut kādas kļūdas, ja, un tirzniecības, teiksim, tas trades saucamais aizies ne tajā virzienā, kur jūs gribat, un plus jūs nebūsiet iestatījuši kaut kādus drošības pasākumus, kas viņus, teiksim, automātiski izslēdz. Ja. Par to visu mēs runājam vairāk, mums ir, kā es teicu, vesels apmācību procesa cikls un tā tālāk, kā tas viss izskatās, bet tas ir tas pamats, kāpēc tā summa ir vajadzīga. Ja jums ir virs 1000 līdz 3000 vai 3000 un vairāk, viss pasākums ir daudz relaksētāks, daudz brīvāks. Ja, jūs varat nodarboties ar tirzniecību, jums nav jāizmanto viss savs kapitāls. Ja. Jūs vienkārši startējat katrā treidā ar 1–2%, ja, jums ir kaut kāda savu veidu stratēģija, kurai jūs pieturaties, ja, un tādā veidā jūs vieglāk saprotat, kā tirgus strādā, jums ir, kā saka, zemāks stresa līmenis, jo jūs saprotat, ka jums ir stratēģija, pie kuras jūs pieturaties. Ja, jo riska pārvaldība ir super būtiska, ar lielāku kapitālu tu var veikt vairāk darījumu, protams, arī palielinās risks, tāpēc jābūt saprātīgam un jābūt šai stratēģijai. Tātad tas būtu tas, kas ir ieteicamais. Ja jums nav $500 tradingam, tad labāk nesākt. Ja? Labāk nodarboties ar citām lietām, audzējiet tulpes vai vēl kaut kādas lietas un nopelnīt $500, ko jūs varat sākt tā kā treidot. Un otra lieta, ko es uzreiz gribu pateikt, nevajag nākt tradingā ar domu, ka tūliņās es kļūšu par pilnu laika treideri, jo uzreiz tas iespējams nenotiks. Neatkarīgi no tā, kādu konceptu mēs izstrādājam, ja jums ir šis spiediens no āras, kad jums jānopelna tur īrei, tur ikdienas maksājumiem pārējām lietām, ja, tas ir tas ir divreiz grūtāk un tā tālāk. Bet par psiholoģiju mēs parunāsim uz priekšu. Es ceru, ka visiem ir skaidrs par kapitālu, ko mēs runājam. Es ceru, ka jums tas ir pieņemami, ka jūs saprotat, kas tas ir un mēs varam doties tālāk. Runājot par analīzes rīkiem, tātad ir tāda platforma, kas ir, manuprāt, viņa tikai numur 1. TradingView saucās, Rīgas tirgus analīzē, un tiem, ka mēs aizsūtīsim to PDF, tur ir arī iekšā šis te viss aprakstīts un arī saites uz visiem, tāpēc nesatraucieties viņu tagad meklēt kaut kur, paklausieties, ko es jums par viņu mazliet stāstu. Idejiski ļoti vienkārši, tāda TradingView ir viena no populārākajām platformām pašai tehniskajai analīzei. Viņi ir ļoti viegli saprotami, ļoti ērti un labi lietojami, viņi ir nosacīti moderna. Vakar es pārsteidzos uz viņu, pēc tam tur viss mums šis kaut kāds mūsu streams nojuka, tāpēc šodien es nepārsteigšos, bet, principā izskaidrošu, ko tā dara. Tātad jums ir šie grafiki, kā redzat šeit ekrānā un bildēs, ja? Jums ir šie grafiki, kurus jūs varat reālā laikā analizēt. Pat bezmaksas versijai šai programmai, kas katram no jums ir pieejama, reālie tirgu tiek updateot tik pa 5 sekundēm, tāpēc ļoti ērti. Forex, kripto, zelts, akcijas, visi pārējie instrumenti ir pieejami. Ja, forša lieta, jūs varat lietot dažādas indikātors un zīmēt līnijas, zonas, tur supportu, kā saka, atbalstu un pretestības, sekot ekonomiskajam kalendāram, lasīt ziņas. Un pats foršākais, ja jūs visu kaut ko esat salikuši, jūs uz tā ekrāna jūs varat saglabāt, izveidot savu stratēģijas, jo nākamreiz, kad jūs ielogojaties, tad jūs jau tur viss ir. Plus tas darbojas gan uz datoru, gan telefonā, un piekļuvi no jebkuras ierīces. Tātad tas ir tāds foršs rīks. Tātad 3 lietas kopsumā, principā, kas ir nepieciešams, lai sākt, 4 varētu teikt. Tā mēs apskatījām tātad brokeri, tad nākamais ir platforma, kurā tad veik šo tirzniecību, tad kapitāls, ar ko tirgoties, tad šis te analīzes rīks. Ka tas viss jums ir, un jāsaka atklāt, izņemot pašu kapitālu līdz šim brīdim, tad viss ir bez maksas. Un tajā PDF dokumentā mēs esam smuki aprakstījuši visu pēc kāds, lai nekas nesajuktu, jūs varat to saņemt un tad mierīgā gaitā iziet vēlreiz cauri un apskatīties, kas ir kas un ko man īstenībā vajag, lai es varētu tā forši labi uzsākt. Ja? To pasakot,
Parunāsim mazliet par to, kas notiek mūsu galvās. Un tie, kas zina, kas nezina, tad tradingā jūsu uzvara ir 80% psiholoģija un 20% tehniskais izpildījums. Un lielākā daļa cilvēku šo nezina, un viņi jauc. Viņi domā, ja es tur zināšu pareizo tur indikātoru, ja es tur zināšu tur pareizo sveces krāsu, ja es tur zināšu vēl kaut kādas blakus lietas, ja, tad noteikti es būšu veiksmīgs. Ja. Varbūt jums ir labākā stratēģija, vēl kaut kas, bet ja jums ir bailes pieņemt lēmumu, spiest pogu, pirkt vai pārdot, ja, tad tirzniecības stratēģija nenāks mums par labi, jo gala beigās tā visa ir tikai prāta spēle. Panākumi ir atkarīgi vairāk no jūsu emocionālā līdzsvara nekā no tā, cik tehniski labi jūs mākat kaut ko izpildīt un cik tehniski labi jūs kaut kādas lietas varat tā kā saskatīt un padarīt. Ja. Bez tā visa ir arī otra puse, ir alkatība. Ja cilvēkiem šķiet, ka okay, man tur ir lielāks trading konts, man varbūt ir vairāk līdzekļi, es iešu treidos iekšā ar lielāku summu. It sevišķi tas bīstami parādās, kad jūs redzēsiet mūsu VIP kopienā tātad šos te rezultātus, kādus cilvēki sasniedz, vienkārši cilvēki tieši tāpat kā jūs ikdienā, ja, kādus rezultātus viņi sasniedz, ja, tad liekas, okay, kad es varbūt sāku kaut kur ar mazām summām. Vēlreiz atkārtošos, tātad jums ir kapitāls, jums ir stratēģija, 1-2% treidā, tas ir forši un nevajag riskēt. Ir citas disciplīnas, par ko mēs runājam arī vairāk jau kaut kādās citās nodarbībās, bet tas tā kā būtu svarīgākais. Un tad ir trešā lieta, uz ko uzķerās, ir sevišķi daudz jauniesācēji, un tā ir pašpārliecība. Ja sevišķi, ja jums paveicās 1, 2, 3, 4, 5 treidu, kaut kādu izcelt kādu naudu, gūt peļņu, ja, tad jums liekas, es visu zinu, tad man ir skaidrs, es dzīvoju, kā saka, grafikā, es esmu grafiks, ja, es zinu, kurā virzienā tas tuliņās ies, šausies uz augšu, uz leju, es esmu iekšā, ja, un jūs saka, ok, cool, rekur, viss mans kapitāls, visu liek iekšā, tuliņās būšu tā kā miljonārs. Tieši tā kā visi tie sociālajie mēdīji saka, es tagad saprotu, kā viņi pelna, ja, un bums, un viss izrādās tieši pretēji. Atcerieties, tirgus ir tur ārā, lai paņemtu jūsu naudu, un tur ir divi spēlētāji. Vieni uzvar un otri zaudē. Kurā pusē jūs gribat būt? Tātad psiholoģija ir milzīgi liela nozīme, kā es teicu, 80% no jūsu uzvaras. Starp citu, runājot par to psiholoģisko faktoru, es pieļauju, ka par to var runāt dikti daudz un atkārtot, tāpēc parunāsim par to, kā tad mēs varam tev palīdzēt visu šo te apvienot un tikt pie kaut kā sakarīga, reāla un varbūt jau pat šodien. Ja? Tātad, par cik šis streams iet kriptomānijas kopienai, un forši, ka jūs esat, paldies jums, ka jūs esat visus šos gadus arī šeit, un kāds ir uzvarējis, kāds ir pazaudējis, un kāds ir atmetis cerības nopelnīt ar kripto, bet neviens neatmet cerības nopelnīt ar trading. Tas gan ir skaidrs. Ja? Tāpēc patiesībā apvienojot šo te ar oldistrading.com, ja mums ir dedikēta mājaslapa oldistrading.com, tur ir 2 lapas, tikai jūs varat iet apskatīties, tur ir ļoti vienkāršām tekstiem paskaidrots, kā šis koncepts darbojās, tur arī video visu izstāstu vairāk mazāk. Tur ir angļu valodā, un atcerieties, ja Oldis Trading ir angļu valodā, un viņš būs arī angļu valodā, ja, latviskā autorē, kā es minēju, mēs kaut kādas lietas arī, teiksim, darīsim, bet kas pats interesantākais ir, kad pat ja jūs nevarat, teiksim, tur, nezinu, iet un mācīties no tiem angliski runājušiem kursiem, jo varbūt jūs nesaprotat angļu valodu tik labi, ja, tad pēc šī koncepta pelni, kamēr mācies, ja, mums ir 2 sadaļas, par kurām es tūlīņās runāšu, ja, kurām praktiski jums vairāk vajag praktizēties un iemaņas, mazāk tur tā kā iet un kaut ko baigi tur dziļāk tehniski apgūt. Ja, bet par to visu pēc kārtas. Tad, ko mēs šajā konceptā esam iekļaujuši, tad pelni, kamēr mācies, filozofija ir ļoti vienkārša. Tā ir praktiska pieredze no pirmās dienas. Tā vietā, lai jūs sēdētu stundām ilgi klausītos kaut kādus kursus un mēģinātu tur zīmēt kaut ko un darīt kaut ko un kaut kad pēc tam nākotnē sāk spiest, mēs zinām, un es personīgi zinu, cik grūti ir veikt to pirmo klikšķi. Ja. Tieši tāpēc mēs izveidojam kopienu, kur no pirmās dienas jūs varat sākt sekot līdzi mūsu profesionālajiem traderiem, savu tirzniecības signāliem, kas ir reāli laika tirzniecības signāli, ko mēs šajā grupā mūs ievietojam. Nākamā sadaļa tiem, kas ir super aizņemti, kas viņiem patīk tas tirzniecība un viņi varbūt izvēlās tirzniecību kā alternatīvu vai papildus ienākumu avotu, bet tā kā rokas nos no trading, tad mums ir algo tirzniecības
servisu pakalpojumus, ko mēs esam iekļaujuši arī šajā mūsu konceptā. Un, protams, tad mācības. Mūsu mērķis vienkārši palīdzēt tev kļūt par pārliecinātu un disciplinētu tirgotāju, sniedzot rīkus un zināšanas, lai tu, principā, varētu pats patstāvīgi darboties, ja, lai tev nebūtu atkarīgs no manis vai no vēl no kāda cita. Ja. Un viena foršā lieta ir tāda, kad mēs šajā mūsu, Oldis Trading kopienā, ja, tad kāpēc mēs radām kopienu? Tāpēc, ka kopā ir foršāk. Mūsdienās, kur mēs sēžam aiz ekrāna un katrs pats skatās savus čārtus, tabulas, ja, un veic kaut kādas darbības, ir diezgan vientuļš pasākums. Ja, tāpēc kopienā ir labāk, kopienā ir jautrāk, ja. Un, ja jūs gribat pievienoties šai draudzīgai kopienai, varat izčekot arī kur ir oriģinālais status un visa oriģinālā izcelsmes būtība. Ja? Tā kā tik daudz. Nu, lūk, un tad parunāsim, ko tu vari iegūt jau šodien, un pēc tam es pastāstīšu īstenībā, kā tas izpildās un kā jūs pie tā varat tikt. Jā, vēlreiz atkārtošos tikai to, ka šis ir ilgi salikts kopā process. Ja, pēdējā gada laikā ļoti intensīvi esmu apmeklējis dažādas pasākumus, konferences, ticies ar tirgotājiem, veicis priekšdarbus, līgumus un visas pārējās lietas, lai šo konceptu vienkārši saliktu kopā. Līdz ar to mūsu Baltijas komanda papildus mums ir arī traderi, kas tirgo no Dubajas, traderi, kas tirgo arī no Āzijas tirgiem, ļoti vienkārši. Pirmais, fokusējamies uz tirzniecības signāliem. Ko tas nozīmē? Tirzniecības signāli ir principā ļoti vienkāršs pasākums. Jūs savā telefonā saņemat ziņu reālā laikā no mūsu traderiem. Tātad, lūk, šī te ir Oldis Trading VIP kopiena, ja, kurai jūs saņemat pieeju. Mums ir dotajā brīdī 1, 2, 3, 4, jā, 5 traderi. Jautājums ir, kāpēc viņi ir 5? Tāpēc, ka pirmkārt viņi katrs treido citus instrumentus, un otrām kārtām, ko viņi dara, viņi atrodas dažādās laika zonās. Un zinu, ka cilvēki dzīvo dažādās laika zonās, līdz to jums ir faktiski pieeja jebkurā brīdī. Kāds no jums no rīta iet uz darba, nevar tirgoties, vai viņš grib vakarā tirgoties, kāds grib darīt naktī un tā tālāk. Ja, tāpēc tirdzniecības signāli. Un atcerieties, tirdzniecības signāli nav kaut kas, ko mēs varam pēc pasūtījuma dabūt gatavu, ja, jo pirmkārt tie ir dzīvi cilvēki, kas treido, otrām kārtām mums ir jābūt pareizai tirgus situācijai, lai vispārībā varētu šos signālus sniegt. Tad tas, ko jūs šeit redzat, vispirms jūs saņemat atgādinājumu par to, ka tirgus veidojās pareizā virzienā, esiet gatavi nākamajam signālam, tātad tiek sūtīts nākamais signāls, tātad lūk instruments, zelts, un tad jums tiek dota ieejas robeža. Kāpēc ir vajadzīga ieejas robeža? Tāpēc, ka tirgus jau nestāv uz vietas un negaida, kamēr mēs atnāksim un ieiesim. Ja? Tāpēc ir ieejas robeža, tātad robežā pie cenas no $3,307 līdz $3,304, ja? Veicat pirkt, tātad, spiežat zaļo pogu, nevis sarkano pogu. Ja? Pēc tam, kad jūs to esat veikuši, tātad iestātiet drošības, iestātiet to saucamo drošības apstākļu stop loss, un tad pēc tam peļņas paņemšanas punkts numur 1, numur 2, numur 3, un tad ir atvērts, ko varat manuāli aizvērt, ja gribat. Ja, pēc tam tālāk jau rekrutē rezultātu un viss pārējais, kāds ir izveicis. Ko tas nozīmē? Mūsu mērķis bija ļoti vienkārši Oldis Trading kopienā apvienot traderus, kuriem pēdējo 6 mēnešu laikā ir vismaz virs 80% panākumu treidos. Atceraties, neviens traders nevinē 100% visu laiku, ja, tā kā tas ir faktiski neiespējams, ja, bet ko tas dod mums? Mums tas dod iespēju mācīties. Tātad divas lietas, ko mēs varam darīt tajā brīdī. Ja mēs esam izdomājuši, tad man ir mans telefons, es paņemu viņu rokās, ja, un tur atnāk signāls, man ir atvērts, piemēram, tur vai telefonā vai datorā, tad mana brokeru platforma, tā trading platforma, ja, un es varu ievietot tātad šo te signālu. Un, protams, es varu uzmest arī acis uz grafikiem, ja es paralēli arī veicu tātad šīs te apmācības, mācos, es vienkārši apstiprinu to, ko man saka traderis, ar to, ko es esmu jau iemācījies, un tādā veidā es izpildu šo te treidu, kas dod man faktiski daudz lielāku iespēju uzvarēt, nekā, ja es neko nezinu, un es pats iešu tur kaut ko klikšķināšu. Vai man būs 85%? Nebūs noteikti pašā sākumā, ja, bet vai tas man būs tuvā 50%, daudz lielāka iespējamība, ja, ka tas būs vairāk uzvars nekā zaudējumi. Faktiski īstenībā profesionāli traderi
var treidot arī tikai ar 25% uzvarām un joprojām būt pelnoši. Tā ir vienkārši matemātika, tā ir vienkārši stratēģija, pēc kuras var strādāt, bet šajā gadījumā šeit mēs atlasām tos treidus, kam ir labāki rezultāti nekā 25%, ja, jo, protams, mums ir nepieciešams, lai mums pašiem, tiem, kas seko šiem signāliem, tātad, lai mums būtu lielāks iespējas uzvarēt šos treidus. Tas ir super forši, es ceru, ka jums tas patīk. Tas ir dzīves pasākums, ja? Tas ir jau pieejams dotajā brīdī šodien, jo šodien tirgus ir vaļā, tā kā viss ir kārtībā. Tas ir numur 1, kas šajā pasākumā ir iekļauts. Numur 2 ir AI tirzniecība, tas ir algo tirzniecības pasākums, un atcerieties, algo tirzniecība nav kaut kāds trading bots, kurš nes kaut kādu konkrētu sistemātisku procentu dienā. Tas principā ir absurds, ja, es domāju, ka visi to saprot, ja, tā kā neviens nav tāds bots tur ārā, kurš konstanti uzvarētu, un ja viņš pat arī tur būtu reāls, teiksim, tāds pasākums, ja viņš tur arī būtu, neviens viņu publiski jums nerādītu, un tādi boti, algoritmiskie tirzniecības boti, kur uzvar sistemātiski konstanti, ja, nav neviena. Un es runāju no tā viedokļa, kad ir jāsaprot, ka tirgus ir dzīves un ka jūs kādreiz arī zaudēsiet. Pat, ja dienas beigās rezultāts ir pozitīvs, ir jābūt uzvarām un zaudēm. Ja? Šajā gadījumā šis pasākums, algoritmiskais tirzniecības pasākums, ir tāds, kur mūsu komanda izvēlās attiecīgos instrumentus. Katrs instruments tirgojās vismaz $1 miljards apgrozījumu diennaktī. Tas mums dod pietiekami daudz drošības tam, kad tirgu ir pietiekami daudz kapitāla, tirgu ir pietiekami daudz naudas un arī kustības. Ja? Mēs šobrīd, šis nav tā kā uz sitienu pieejams, centīsimies to iedarbināt no jūnija. Mēs paši viņu, protams, tetojam, bet tā ideja ir tāda, ka mēs tirgojamies ar lielākiem, lielāku kontu, lielākiem kontiem, tur krietni lielākiem, ja, un samazinot ieejas robežu, samazinot, ja jūs kāds gribētu pievienoties, samazinot to slieksni priekš ieejas, ja, ir palielinās risks. Un tad pēdējos mēnešos mēs ar komandu strādājam pie tā, lai samazinātu šo ieejas robežu, lai varētu piekļūt šim tirzniecības, kā saka, algoritmam, bet tādā veidā vēl pie iestatījumiem strādājam, lai arī risks samazinās. Ja? Tas, ko es esmu redzējis pēdējā gada laikā, tātad no 5 līdz labākais bija šī gada marta mēnesis. Ja? Marta mēnesī mums bija 17% plusā. Aprīlis sākās uzreiz ar -10, bet atkopās un, principā, šobrīd arī ir plusā, tā kā viss ir kārtībā. Tiem, kas ir super aizņemti, tiem, kas ir grib kaut ko vēl paralēli, ja, šis ir lielisks rīks. Tad vēl viena lieta, kā mēs viņu noformēsim, kā mēs viņu izveidosim, tad mēs paši maksājam par cilvēkiem, kas viņu uzrauga. Tātad komanda, kas mums sēž Igaunijā, ja, tad ir otra lieta, tad ir šie algoritmi, kas tiek visu laiku pieskrūvēti, ja, jo viņi nedarbojas visu laiku un tā tālāk. Ja. Un mūsu gadījumā tātad atkal mēs neprasīsim nekādu naudu, ne no viena šeit. Visdrīzāk, ka šeit būs kaut kāds profit share iestrādāts iekšā, kurš automātiski notiks, un jums par to pat nebūs arī jādomā. Tā kā tāds ir šis te pasākums, par to vairāk šeit šodien ne, gan tas būs aktuāls, tad pastāstīsim. Un tātad runājot par apmācībām, dotajā brīdī tiem, kas vēlās padziļināt mācīties, mums ir super izstrādāti 2 ļoti padziļināti pasākumi. Viens tātad ir pilnībā iesācējiem, šis ir tas Foundation of Trading, tātad tas ir tā kā iesācējiem, tur ir 6 vai 8 nedēļas, un tās nedēļas nav tā, ka tās nedēļas, tas ir tā, ka jums vajag kaut kāds 2-3 stundas nedēļā, lai to tēmatu apgūtu. Un tad tiem, kas grib iet jau nākamajā līmenī un tiešām varbūt pārvērst sevi par profesionāliem traderiem, ja, tad jums attiecīgi būs opcija šī te, kas ir padziļināti tehniskā analīze, tur tehniskā zināšanas, tātad te ir trading, fast track online, un pēc tam ir technical trader, tā ir tā otra daļa. Tur ir 12 nedēļās, viss atkal sadalīts, ja, tāpēc, jāsaka atklāti, ka tas viss ir forši. Vai ne? Es ceru, ka to pasakot, kad jums ir
prieks, kad jūs šodien šo te klausāties, kad jums ir radies kaut kāds kopskats, kas tas vispār ir par konceptu un ko ar to visu darīt. Un tāpēc gribu veltīt, kā saka, pēdējās 5 minūtes, lai vēlreiz jums tā kā izstāstītu par to, kā tad jūs pie šī te visa varat tikt, ko vajag vai ko nevajag darīt, ja? Un kādā veidā tad mēs, un ar ko mēs gribam strādāt. Tad tas tā kā būtu svarīgi. Pirmkārt, uzreiz pieminēšu, kad, kamēr šis ir tādā soft launching, tad mēs vispār bijām domājuši visu to projektu kopumā palaist tikai no jūnija, bet tajā brīdī ir tāds tā kā soft launching, baigi nav nekādas reklāmas, neko mēs tādu baigo nedaram, bet bišķi pa bišķiņiem tad runājam ar cilvēkiem. Līdz ar to, ja jums interesē, tad jums ir nopietni nolūki, jūs gribat sākt izmantot šo te konceptu pelni, kamēr tu mācies, jums ir vai nav zināšanas tradingā, ja, tad lūk, ir veids, kādā veidā ar mums sazināties. Un principā, kas notiks tālāk, tad visdrīzāk, ka mūsu kolēģi jums vienkārši pateiks nākamo soli. Dotajā brīdī pirmsatlase noteikti caur mani. Tad vēlreiz pateikšu, ka mēs neprasīsim jums nekādu naudu, jums ne par ko nosacīt dotajā brīdī nav jāmaksā, šis ir tā kā iesācējs, mēs varētu mierīgi prasīt jums 2500 eiro, un tas joprojām būtu lēti par šo te visu konceptu, ko mēs esam salikuši, jo šobrīd man ir tikai bijuši, kā saka, salikuši šo visu kopā tikai vienīgi izdevumi, bet man patīk dīlot, un es zinu, uz kuriem mēs ejam, kas par to maksā, tad mums ir dažādi sponsori, kas par šo te visu pasākumu dotajā brīdī maksā, un ir kaut kāds cilvēku skaits, kurus mēs varam nosponsorēt, ja? Un tāpēc, ja jūs gribat būt starp tiem pirmajiem, kuri ir sponsorēti, tad jums ir iespēja uzrakstīt mums šodien vai nu WhatsAppā, vai e-pastā, vai Telegramā, ja? Un sazināties. Nākamais solis būs ļoti vienkārši, tātad visdrīzāk es gribēšu ar jums 2 minūtes parunāt Zoomā. Nekas traks, tur tajā Zoomā nebūs, vienkārši pastāstīšu, kā tas viss ir pieejams, un tad mēs sapratīsim vairāk un mazāk, kura sadaļa jums patīk vairāk, uz kuru jūs tā kā fokusēties, un vai tas vispār ir priekš jums. Ja, tā kā tāds tik vienkārši ir šis te nosacījuma ieejas kritērijs dotajā brīdī. Ja. Lūk, kaut kā tā, mans plāns bija pārspēt sevi savas 45 minūtes, ja, un neizstiept šo visu dienas garumā, izmantojot šo laiku, ja vajag, noskatieties šo te vēlreiz, patinat apakaļ, uz priekšu, apakaļ, vēl kaut kādas lietas, ja. Kā es jau minēju, tad varat ar mums sazināties visdažādākajos veidos, caur WhatsApp, caur e-pastu, caur Telegramu. Principā tie bija tādi jautājumi, kas jau tā kā tika iepriekšējās reizēs uzdoti, vai man kaut kas būs jāmaksā, kā tas viss notiks un tā tālāk. Es izstāstīju par sponsorship šobrīd, kas ir pieejama. Es ceru, ka līdz jūnijam, kamēr mēs šo visu izrullēsim pareizā formātā, pirmajiem cilvēkiem, kas būs, tātad mēs varēsim nosponsorēt šo pasākumu. Dotajā brīdī es skatos uz 10-15 cilvēkiem māja mēnesī, kas varētu mums šādā veidā pievienoties. Tā kā, ja tu šo esi redzējis un tev ir interesi par tradingu un gribi izmantot šo te unikālo konceptu, tāpēc, ka, es negribētu teikt unikālais, varbūt, ja, bet es zinu, ka Latvijā neviens neko tādu nedara, nepiedāvā, un atceries, ka te ir daļa, all this trading viss ir angliski, ja, tā kā būs daļa kaut kāda, ko mēs translēsim, tā kā latviski, bet fakts ir tāds, ka jā, būs kaut kādi vārdiņi jāiemācās arī angliski, tad buy and sell, vai ne? Tādā veidā. Labs ir foršu dienu, foršu nakties, kad jūs šo te skatāties, un no kurienes jūs šo te skatījāties. Paldies, ka pievienoties live streamam, un uz atkal drīzu tikšanos. Turpinu vēl uzlabot šo te prezentāciju, kā saka, un kaut kādas lietas pamainīt, tā kā lai tas viss darbotos. Jā, tādi mēs te esam tik forši, gan kriptomānijā, gan all this trading. Paldies, ka jūs esat. Ja? Paldies, kad skatījāties. Paldies, kad bijāt kopā ar mums. Kaut kādā pagaidām. Visu labu.